atbalsta Rimagās Plus un Pica Lulu. Šovu piedāvā Okarte. Tā, gatavojies. Okay. Esiet sveicināti, mīļie izklaides kanāla divi skatītāji. Šodien ir trešdiena, 22. februāris. Vārda dienas neviens nesvin, bet kopš šodienas mana brāļa meitiņas viņa dzimšanas dienas vēlējās apsveikt pie reizes savu brāli ar tik skaistu notikumu. Sveiciens manam brālim un viņa draudzenei Ilutai. Čau! Tātad dodamies jau pie pirmās ziņas, visi sveicieni nodoti un... Kāds kādu ir sveicinājis Twitterī un kāds tad tas ir bijis? Izrādās, ka latviešu dziedātāja Liena Kendī mēģina sadraudzēties ar Parisu Hiltoni caur Twitter portālu. Dziedātāja Liena Greifāna, jeb Liena Kendī, sakotājas portālā Twitter uzjautrinājas mākslinieces, sakotājas uzjautrinājas Twitterī, kur pēdējā laikā neatlaidīgi mēģina iekarot Amerikas tirgu. Mēģinājums uzsāk kombināciju ar slaveno ballīšu karalieni Parisu Hiltoni. Lūk, citāts tieši no Twitterā. Hey, one you will have new song. Tas bija precīzi citāts, pareizāk būtu rakstīt when. Un tas nozīmē iztulkojuši latviski, hei, kad tev būs kāda jauna dziesma. Uz ko, protams, diemžēl Liene nav saņēmusi atbildi, bet ir saņēmusi atbildi no daudziem saviem sekotājiem, piemēram, kā no Nikolas Kristopānes un arī Lienas Brikovskas. Un visādīgi, protams, nosodoši komentāri šobrīd ripo pār Lienes galvu. Bet Lienai šis nav bijis pirmais mēģinājums, kad viņa gribējusi parunāties Twitterī ar kādu pasaulē pazīstamu cilvēku. Un te ir vēl viens arī tieši par Ameriku saistīts, kur viņa jau laicīgi apsveikusi amerikāņu politiķi Mitu Romniju ar uzvaru ASV prezidenta vēlēšanās, kas notiks tikai novembrī. Liene, tu te skaties. Laižam tālāk. Tā kā sestdien notika starptautiskais pasākums Eirovīzija, protams, kad raksti visur par un ap ir par Eirovīziju. Lembergs dod padomu Anmarī domāt par flirtu. Ventspils mērs Aivars Lembergs ir kārtīgs Eirovīzijas fans, jo viņš pārzina ne tikai Latvijas nacionālās atlases dalībniekus, bet arī visus pārējo valstu dalībniekus. Tādēļ viņš dod padomus Latvijas uzvarētājai Anmarī, kā saposties uz starptautisko dziesmu konkursu. Un šeit tieši daži citādiņi no Lemberga. Lembergs uzsver, ka Anmarī vajadzētu nopietni padomāt par savu vizuālo tēlu un iemācīties uz skatuves flirtēt. Pagaidām viņai esot tikai dziesma. Un šeit arī Lembergs izsakās par savu pilsētnieku Robertu Petersonu gandarī, ka viņš ar saviem puišiem bija sastais. Tas ir ļoti labs rezultāts, un viņam nevajag sasteigt, jo ir tikai 17 gadi. Lai Roberts krāja pieredzi, jo šovbiznesā tā nodara. Bet par Anmarī tārpiem un dziesmām es lūkšu parunāt Antru. Nu, čau, Antīga! Nu, klausies, rekur forša bildi, tur Lembergs rāda uz krūtīm, Anmarī. Tā labēr, bet tā ir, tīri tā interesanta tāda. Kā tu domā, ko vajadzētu uzlabot Anmarī? Vai tiešām ir tā, ka viņai ir tikai dziesma un nekas pārējais nav? Ir tā, ka man ļoti dziesma patīk, jo viņa tiešām atbilst Eiropas visiem Eirovīzijas konkursu standartiem. Arī šoreiz arī priekšsums viņai bija savā mērā arī labāks un mazliet pārdomātāks, jo arī pirmais man negluži gāja pie sirds. Bet ko vajadzētu mainīt? Mainīt. Viņai ir tas, ka īstenībā piekrītu tam Lembergam, kad tās acis viņai tāda tuk, un vajadzētu tuk, piemēram, un tā, un šitā, un tad būtu daudz smukāk. Tā arī Oskaram Deigalim patīk, ja? Oskaram tāpat patīk. Oskaram tāpat patīk viss. Jā, bet par flirtiņu, jā, bet viņi arī varētu būt kaut kā tāda brīvāk uz skatuviets, jo var redzēt, ka viņi ļoti... Viņi tādi saspiesti ļoti ir, jā? Jā, vai ne? Ir tāda, viņi tāda... uz
uztraukusies baigi, bet tas ir normāli. Tas konkurss, un te visi ir uztraukušies. Bet es domāju, viņai viss izdosies, tā kā es novēlu viņai daudz veiksmes nākamajās kārtās un tajos visos pusfinālos. Daudz viņai, daudz darba, Baku priekšā, daudz darba. Jā! Nu labi, Jāntra, ej projām. Es eju projām. Nākošais raksts mums arī par šo pašu starptautisko konkursu. Petersona puiši slīdējuši Elizabetes ūdeņos. Ļoti interesants virsraksts portālā Delfi izklaidē. Kārtējais skandāls pāršļācis Eirodziesmas 2012 rezultātus. Roberta Petersona un viņa draugu uzstāšanos sabojāt esot centies producents Juris Millers. Pirms jauniešu kāpšanas uz skatuves pielaistot to ar ūdeni, lai kustīgiem puišiem slīdētu kājas. Var nedaudz paskaidrot šo rakstu, jo pats piedalījos Roberta Pētera priekšnesumā. Nu, bija tā. Notika ģenerālmēģinājums, kur pirms mums divas priekšnesums uzstājās Elizabete Zagorska ar ūdeņu šovu un pielaistīja visu skatuvi ar ūdeni, bet nekas netika darīts lietas labā un to visu nesaslaucīja. Bet koncertā viss tika labots, viss bija saslaucīts un viss bija kārtībā, tā kā nekādu starpgadījumu nenotika. Nu ko, laižam tālāk. Valters un Laža. Skarbi savos vārdos ir portāls Poro LV. Par pēdējo dienu karstāko diskusiju tēmu smalkajās aprindās kļuvusi Eirovīzija, kur Valters ir sajaucis uzvarētājs un nosaucis ir Samantīnu un Dāvidu par uzvarētājiem, bet patiesībā uzvarēja Anmarija. Un šeit tad sociālā tīklā Twitter un daudz kur citur cilvēki ir ļoti negatīvi noskaņoti un Valteru mētā ar dažādiem sliktiem komentāriem. Bet Poro LV min vēl gadījumus, kad personas, kas ir sajaukušas uzvarētāju vārdus, tiktas padzītas no ļoti prestižiem raidījumiem. Piemēram, MTV balvu pasniegšanas ceremonijā Coca-Cola fanu konkursu uzvarētāja Tifānija Grīna arī esot kļūdījusies, bet kļūdījusies divreiz, nosaucot vienu uzvarētāju, pēc tam otru, un tad trešais jau esot bijis īstais. Bet Austrālijā viena vadītāja, ko sauc par Sāru Murdoku, ir kļūdījusies vēl trakāka. Viņa ir nosaukusi nepareizo uzvarētāju, pasauks viņu skatuves, uzvarētājs ir teicis runu, un tikai tad ir paziņots, ka īstenībā ir uzvarējis cits cilvēks, par ko, protams, visas televīzijas bijušas ļoti lielā sašutumā. Tā kā Valteram nemaz tik traka kļūda šī nebija, ir arī trakākas. Nu ko, turamies un pietiks ar negācijām. Lūk, ko mums vēstā portāls tvnet.lv. Te ir tieši saruna par to, kas vakar tika runāts karstajās sarunās. Šeit citāts: Lingita, mamīte, neuztraucies, viss būs kārtībā. Jau vakar aizsākām tēmu par to, ka Lingitas mamma ir sniegusi interviju žurnālam Kas jauns, kur aicina Lingitu doties mājās un vienalga, kas esot jānāk mājās. Bet Lingita šiem vārdiem atbildējusi: tieši vakarā, mamīt, nestraucies, es zinu, ka tev ir grūti, citreiz varbūt es nejūtos tik labi, bet viss ir kārtībā. Es saņemšos un tad piekdien parunāsim, bet Lingita nevis piekdien, bet jau tagad nāk ar mani parunāt. Nu, čau! Čau! Klausies, nu maļām atkal šo pašu tēmu. Vakar malām, šodien arī maļām. Nu, kā tur ir? Nu, izstāstīji vienreiz, nu jau otrais, un tā par visām reizēm. Kas tad tur ir? Ir tev jāiet mājās, nav jāiet mājās, mamma saka jāiet mājās, vai tu saki neiet? Nu, kā tur ir? Jā. Nu, vispār nav tā, ka mamma saka, nāc mājās un viss. Viņa saka, ja tev tur baigi grūti un nevar izturēt, tad nāc ārā. Protams, tas viss tik uzpūst, nezinu kā, protams, kā vienmēr. Bet kā kas mammas uztverētāji ir baigi grūti? Nu, piemēram, kas viņai tā liekas? Nu, ja ir emocionāli ļoti grūti un tu nevarēsi izturēt, jo, viņa raksta, tā var notikt, tad, lai es, ja kas, kā būs, tā būs, bet, nav tā, ka nevar izturēt, esmu apņēmības pilna cīnīties un iet uz savu mērķi, un mans mērķis nav padoties, mans mērķis sasniegt savus sapņus, kas ir saistīti ar dziedāšanu mūziku arī šeit, Okartas skatuvē, tā kā nav nemaz tik traka, mamma man neliek iet tā gluži strikti mājās, un viss kārtībā sveicienu mammai. Un viņi gribēja izmantot izdevību un pasveicināt Daci Vanagu, kur man atsūtīja nomierināšanu vēslīti un paciņu, bučas. Nu, redz, tad jau viss ir kārtībā un nemaz nav tik traki. Un
lai presi un cilvēki nomierinās, Līgītam mājās neies. Nu, ej tagad projām gan no šajienes. Grupa Jātnieki atgriežas ar jaunu dziesmu. Tālāk šova Okartas skatos pirmās sezonas uzvarētāja grupa Jātnieki ierakstījuši otro singlu. Es maldos trešo ar nosaukumu Nelaid prom. Mūzikas autors ir Andžejs Grauds, arī vārda autors ir Andžejs Grauds. Un šo dziesmu iedziedājusi Anete Volmane ar grupas līderi Mārtiņu Jātnieku. Producents šai dziesmai Ingars Viļums. Dziesma Nelaid prom ir par diviem cilvēkiem, kur vēlas būt kopā. Tomēr tiem ir sajūta, ka esot kopā, no kaut kā jāatsakās. Tie iedrošina viens otru. Sabīna, lūdzu, netraucējiet mani. Paldies. Lūk, arī Jātniec dalībniece, kur ir joprojām palikusi vēl šovā un kuru Mārtiņš Jātnieks ļoti gaida ārā, lai varētu turpināt grupas koncertdarbību. Runājot par Mārtiņu Jātnieku, viņš ir atsācis mācības skolā un viss ar viņu esot labi, visu uzspējot un gaidot, kad visi būšot atkal kopā un varēšot doties pa koncertiem. Nākošā ir pilnīgi un galīgi visšokējošākā ziņa, un šeit nāksies par kādu personu runāt ļoti savādi. Un tas ir par nevienu citu, kā Okartas skatos divu dalībnieku Mārtiņu Ruski. Es pats sevi gan īsti nevaru nointervēt, bet rakstu, ko ir uzrakstījuši VPLV, protams, kā varu jums nolasīt. Tātad virsraksts Ruskis nolamā šova pelnrašķīte dalībnieci. Pirmais, ka es izlasīju šo virsrakstu, man likās, kad es to esmu paspējis. Izrādās, es to esmu paspējis sestdien, kad biju kaut kur izbraucis, zin kā. Un biju aizrādījis šo pelnrašķīte dalībniecei Ievai Bitiniecei, kas ir arī grupas Pro X vadītājas, sveicienu viņām visām, par to, ka man nav nenākt neviena vēstule no viņas, un kā tas var būt. Šeit citāts tieši, ko Ieva par šo atgadījumu raksta Twitterī. Mārtiņš Ruskis mani nolamāja par to, ka vairs neraksta vēstules. Tad viņš uzprasījās, uzrakstījuši tādu pamatīgu un uz vairākām lapām. Tā sociālā portālā Twitter raksta Ieva. Šodienas arī viņai šo ierakstu Twitter atbildēju un teicu, ka gaidu ar nepacietību. Vakarā redz būšot. Bet ļoti nepacietīgi man stāv dažādi cilvēki un skatās, ko es daru, tāpēc es uzaicināšu kādu padziedāt, nodziedāt un uzdziedāt. Mierīgi var pateikt vairāk kā vienu teikumu, laiciņš mums vēl pietiks. Jā, tad es arī varu pateikt. Nē, tu nevari. Sveicināts manām mīļajām mamītēm, krusmātēm, lai mamītēm. Sauli mamītē arī. Viss, kurš te runā tikai Jānta. Saprati. Čau, Robīti. Es esmu ļoti pēc tevis sailgojusies, un es zinu, ka tu pēc manis arī, un Girtiņu tu arī, un vispārējā man ģimenīte vēl jau vairāk. Liels jums bučas, un sestdien Robertiņš ar Ģirtu un man brālīti Dominiku tiek laipni aicināti uz bērnu balīti, kurā galvenais varonis būs mans Robertiņš, jo viņam pirmdien ir 1 gada jubilejiņa, tāpēc jo īpaši liela buča un liela skaista dziesma pirms gulētiešanas. Zvaigznīte, zvaigznīte, zvaigznīte debesīs, nekrīti, paliec vēl debesīs. O, zvaigznīte, zvaigznīte, zvaigznīte debesīs, nekrīti, paliec vēl debesīs. Muchas gracias. Ar labu nakti. Bučas. Muchas gracias. Kad mēs mainīsim dziesmu? Nē, mēs nemainīsim dziesmu. Varētu kaut kādu. Vai jūs gribētu? Nē, man ir vēl viena dziesma, kuras dziedu, ko Robītim. Aiziet, ir vēl laiciņš. Kurš? Es dziedu circenītis. Dzied. Labi. Dzied circenītis aizkrāsnē, nāc puisīt mātē azote, ak neprasīdav maizītes, skats, kad tur laukā zvaigznītes, skats, kad tur laukā
Zvaigznītes, skats, kad tur laukā. Zvaigznītes, beidz raudāt pusīt rimstīnu, klau, ko es tevim stāstīšu. Mēs runcīrātos iejūksim, uz mēnestiņu nobrauksim, uz mēnestiņu nobrauksim, uz mēnestiņu nobrauksim. Labs. Robīt, ceru, ka jau tagad šņuks ar zem sēdziņu. Bet es ceru, ka neviens no Izslēdz kanāla 2 skatītājiem, izņemot mazo Robīti, nav šajā brīdī iemidzis, jo turpinājumā, mīļie skatītāji, turpinājumā, kā arī turpinājumā karstās sarunas jau drīz. Un karstajās sarunās man ir tā sanācis, ka es esmu sataisījis tādus, gandrīz varētu pat teikt, personu stāstus. Pēdējās diennakts laikā ir gadījies tā, ka mums ir sanākuši 4 personu stāsti. Katra persona tāds neliels raksturojumiņš, kaut kā tā ir izveidojies. Un es jau arī ietvītoju bildīti, kur ir kāda balva. Kam es to pasniegšu, kāpēc? Man! Es gribu balvu. Tu gribi balvu, jā? Es pelnījusi balvu. Es esmu pelnījis balvu. Es uzskatu, ka Antra nav pelnījusi balvu. Es esmu pelnījis balvu. Es esmu pelnījis balvu. Sakājies, uz kam rokas domāts. Antra nav pelnījusi balvu. Ar šito puišali jākājās. Es saku, viņš tiks vispār mīksts. Nedari papāri. Operit, bumburit, opalā. Studijā kaut kas notiek. Nesabojājiet manu žaketi. Maza tehniska kļūda. Mīļie skatītāji, Sniedziņš, nu. neuztraucieties, Antrai it nemaz nav spēciņa, un viņa nespēja neko sliktu man izdarīt. Un tādēļ jau drīzumā karstās sarunas. Okartes skatuves 2 karstās sarunās. Karstās sarunas tā, ka ugunis veļas pa mūsu laukā. Nu tā, izklīstam pa dzīvokli un sākam gatavoties. Kāpēc tu šitā izdarīji? Tu tagad parādīji visiem Latvijai, ka... Nu, redzēji? Redzēji? Ar vienu griezienu. Tikai vienas rokas veiklība. Tad nav skaidrs. Es sarunāšu. Nevarēs arī kāds rītājs, nezinu. Bet kā tev meitenes, ka tiek? Es arī pa dienu tiek, ja man uzrakstīs zīmes. Sēdien būs pa vēlu. Tev uzrakstīs skaņa Bet nevar meitenes arī strādā. Nē, tev vajag svarīgi rītā vakarā atnākt izdziedāties. Jā, galvenais, ka Tas ir skaņa mēģinājums. vai rītā varēs tāpat kā šodien jau mums beidzās 7. Ko tu sapratīši tā? Tā sapratīši? 7 beidzās tieši. Jaunieši priecājās. Kā tev? Labi, es bišķi atpūtos, tagad es jau... Pancīt sāsti, kā tev iet, mēs esam vēl Es jau nedaudz viņai to ētrā. prasu. Ko tas? Man miķīts, tā kā miķīts. Man labi, Kāri. Es bišķiņi atpūtos. Ko darījies vispār? Es tagad, es pirmo nedēļu atpūtos. Es tiešām pirmās... Jā, un svaigs gājis mums šeit. Labi, nē, es pirmo nedēļu tiešām bišķiņi pa mājām atpūtos nekur. Nē, es arī pie friziera biju. Labi, tas tā. Un tad es bišķiņi atpūtos, tad pēc tam palēnām satiku visus savus draugus un tā un šitā. Un tad es šodien, mēs tad vēl dziesmu palaist, mums ir... Jā, mums izklaida ziņās, mēs tikko paziņojām Puslatvijai to. Paldies, tad visi klausaties un tā, jā. Un tad vēl šodien es biju, sāku tā kā ģitāru mācīties spēlēt, bet es vēl šodien nesāku, jo es eju pie Artūras, kas mums pagājušo šovā nāca un lekcijas lasīja. Un viņš man mācīs ģitāru spēlēt, un tad viņš man šodien arī, Artūras burka, viņš tāds, jā, baigi ļoti, ļoti labi, tad mēs šodien arī elpu sakārtosim un visu kaut ko tā kā es tur arī, tā, višķiņi turpina sevi stutēt augšā.
Nu, ziķeris. Un kā tev, Hari? Man kā ir. Cīnos pamazām. Uz ideālu tiecamies visi. Es jau redzēju, kāds jums te bolīs. Ak, Dievs, es jau varēs bijis tādās trakās, bet cik tev administrācijā vēstulīte ir? Jā, Atbalsta Rīmagās Plus un Pizza Lulu. Šovu piedāvā Okarte.